Latvijas Radio 3 programma Klasika. Adventa kalendāra priekšpēdējo lapusīti atšķirsim kopā ar fonda Nāc līdzās laureāti Diānu Ponaskovu, meiteni ratiņkrēslā, par kuru uzņemta dokumentāla filma, kura raksta dzeju un dzied kā eņģelis. Adventa kalendārs Klasikā. Protams, šīs laiks ir ļoti īpašs. Priekš manis tieši Ziemassvētki ir viskaistākais laiks gadā, un ar nepacietību viņu gaidu vienmēr, jo šīs laiks ļoti vieno cilvēkus. Neparasti vieno, jo visi tic tam brīnumam, un tā kopā būšana patiesībā ir tas brīnums, jo varbūt pa visu gadu cilvēki tā kā neievēro, varbūt nepamana, cik svarīgi tomēr ir būt kopā. Un tieši Ziemassvētkos tā gaisma, tā mīlestība ir tas vienojošais spēks. Galvenais jau būt kopā ar mīļajiem, justies patiesi laimīgam un censties pārvarēt visu, kas iespējams var gadīties ceļā, būt patiesi laimīgam par to, kas ir dots, un varbūt nežēloties par to, kā nav, jo patiesībā svarīgākais ir tieši tas, kas tev ir, un tas arī veido to bagātību. Ģimene ir visdārgākais, kas man šajā pasaulē ir. Visas mammas ir mīļākās, bet no katram bērnam sava mamma ir vislabākā. Un, protams, tas atbalsts un palīdzība un mīlestība, ko viņa dod, tas vienkārši neaprakstām. Un tāpat arī par vecmāmiņu. Nav vārdu vienkārši kā izteikt to, ko es pret viņiem jūtu un ko viņi pret mani jūt. Tā ir tāda harmonija. Vienmēr svarīgi ir atzīt to, ka varbūt tu biji nepareiz šajā situācijā un vienmēr lūgt piedošanu. Jo piedošana ir arī gan pateicība par visu, gan arī savu kļūdu atzīšana, kas ir ļoti svarīgi. Lai nostiprinātu tās attiecības starp cilvēkiem, piedošana ir vajadzīga. Tu pēc dabas esi optimiste, vai ne? Jā, es domāju, ka jā. Kāda ir tā visīpašākā tava vajadzība? Visīpašākā būtu tā, lai ar ratiņkrēslu varētu pilnībā brīvi visur iebraukt, jo tiešām būtu iespēja visur tikt pašai. Es ieskatījos kalendārā, ko varēja iegādāties šajā Ziemassvētku akcijā Nāc līdzās, un tur bija arī tavs ieraksts. Iespējams, arī dzeju tu raksti? Jā, es rakstu arī dzejojus, un atziņas man arī patīk, jo daudz gudru cilvēku rakstījuši atziņas, kuras patiesībā ir tik vienkāršas un saprotams, bet, ja iedziļinās tajā būtībā, tu var atklāt pilnīgi savādāku pasauli. Varbūt mēs varam ieslēgt datoru un ieskatīties tās atziņas, labi? Labi. Dažreiz mēs piedzīvojam viskaistākos mirkļus, negaidot tos. Un dzīves patiesība atklājas, kad acis ir ciet, bet skatās uz dvēseli. Patika viena atziņa no mūzikla, mūzikas skaņas. Cik skaisti ir šī pasaule.
Marija Augusta Trape dziedāja pļavās, viņa aprakstīja to burvību, ko viņa redz apkārt, un tad viņa raksta šādu atziņu. Viena no brīnišķīgākām lietām cilvēka dzīvē ir spēja kalt plānus. Pat ja tie nekad nepiepildās, prieks, ko dod šī sapņošana, ir neatņemama. Tas liekas tik skaisti, jo reāli sapņot varbūt pat nozīmē dzīvot, jo bez sapņiem ir grūti iedomāties to savu nākotni, ko mēs tālāk varam veidot paši. Un tie sapņi ļauj to, viņi rada to gaismu savam ceļam. Daba mani patiesi uzrunā, un īpaši daudzas rakstu vasarā. Tas ir mans mīļākais gada laiks, un tieši tad es to daru kopā vienoti ar dabu. Sēžu kaut vai kādā mazās pļaviņas nostūrī un pierakstu to, ko es tajā brīdī izjūtu. Tas man tiešām dod enerģiju no vasaras, tad es smelojos to enerģiju visam gadam. Man arī ļoti patīk fotografēt rasu, un varbūt arī no tā man arī radās iedvesma rakstīt par tādām mazām dabas veltēm, kā rasa, kā smiltis, tādām mazām būtnītēm, bet viņas ir tik skaistas, un ja to pamana tiešām, tad tas ir abrīns vērts. Jo arī no rītiem pat vasaras laikā celos 5-6 no rīta un 4 fotografēju rasas pilienes, jo tas ir tik abrīnojami skaisti. Un tā zāle, un katrs maziņš rasas pilieniņš ieskauj to zāles stiebriņu, un tā saulīt, viss tik abrīnojami skaists. Tā arī varētu būt tā atziņa, viena no manām atziņām, jo tas patiesi svarīgi redzēt un pamanīt visas smalkās vērtības, kas ir apkārt. Pat smaids ir arī vērtība, jo smaids rada smaidu. Sasien bailes mūs abus līdz mūžībai. Tu uguns tilts, bet ir nesāteic. Ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi. Ja tu man esi, es gribu tik, lai apstājas laiks. Ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi. Ja tu man esi, ja tu man esi, ja tu man esi, ja tu man esi. Ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi. Ja tu man esi, es gribu tik, lai apstājas laiks. Ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi. Ja tu man esi, ja tu man esi, ja tu man esi, ja tu man esi. Adventa kalendārā šodien savās domās un sajūtās dalījās fonda Nāc līdzās laureāte Diāna Ponaskova, kuru tikko dzirdējāt duetā ar Emīlu Balceri un kori balsis Sigmara Liepiņa dziesmā Ja tu man esi.